Nu ko, īstais laiks atsākt rubriku Pastaigas svaigā gaisā. Tāpēc, ka čoti jau mašīna aizsēdējusies, viss ir, vai ne? Bišķiņ jāpastaigā, jāpelpo svaigs gaiss. Ir ceļš tas, kad vēl ir palicis kaut koks. Tāpēc, ka viss pārējais jau ir izzāģēts, protams. Jo organizācijām vajag naudu. Nu jā. Gribēju pateikt lielu paldies visiem tiem, kas piedalījās vakardienas livestreamā. Kopsumā jūs bija vairāk nekā 5000. Nu, bija ļoti patīkami redzēt un runāties gandrīz vai ar katru no jums. Ar diviem nebija patīkami. Ļoti spēcīgā, alkoholisko vai narkotisko vielu iedarbība uz cilvēkiem bija. Vai vienkārši cilvēki tādi, vai vienkārši tādi cilvēki. Lūk. Visā pārējā visi baigi labi. Diemžēl no nepieciešamās summas, kas ir atlikusi priekš kameras iegādes, vakardien mēs salasījām 25 eiro. Liels paldies katram, kurš atsūtīja, kurš ziedoja daļu no savas dzīves tajā. Tāpēc, ka, lai nopelnītu naudu, jūs atdodiet savas dzīves laiku priekš tā. Un tagad tas jūsu dzīves laiks ir pie manīm. Liels paldies, es viņu nolikšu noteikti kopējā kraikasītē. Daudzi saka, ka pirmdiena ir grūta diena. Tieši es cenšos šo mītu laust ar to, kad es cenšos pirmdienās neko neplānot. Un šodien ir tā diena, kad sieva man ļauj izgulēties, jā, un pati ved dēlu, es varu pateikt vienu. Dzīves prieks radies ir daudz lielāks. Sirdsdarbība, nu jā, rekur, es te runāju, un telefons atkal izdomāja, ka viņš ir izslēgsies. Respektīvi, sirdsdarbība atkal normalizējās, džingstoņi ausīs nedaudz pazuda, tā kā varu pateikt vienu. Mani nogalina nevis, kā tur daudz rakstīja, viss kaut kas tur saistīts ar ārstēšanos vai pārējo, mani nogalina agrā celšanās. Jā, es neesmu radīts šitiem agrajiem rītiem. Es esmu savādāks dzīvnieks, man ir bišķiņ ilgāk jāpaguļ. Tā kā novēlu jums visiem, lai arī jums jūsu dzīves ritms sapasētu ar jūsu nepieciešamību. Jā, tā kā tā. Visiem kolosāli šo sniegaino dienu, brīnišķīgu garstāvokli un vispār, lai viss izdodās.